Sestā leģenda – kosmiskā taisnīguma likums. Mēdz teikt, no likteņa neizbēgsi. Kas tad nosaka cilvēka likteni? Kas vieniem dāvā laimi, bet citus lem ciešanām, reizēm pat uz visu mūžu? Kāpēc vieni ir dzimuši laimes krekliņā un viss viņiem padodas, bet citi ir nelaimes putni, kuriem pat mazi sēkliņi iestrēgst kaklā? Kāpēc vieni ir veselīgi un skaisti, bet citi kroplāki un neglītāki jau kopš dzimšanas? Kāpēc pastāv tāda nevienlīdzība veiksmēs un neveiksmēs, tāda patvaļa laimē un nelaimē? Vērojot dzīvi, var secināt, ka pasaulē nav taisnīguma, jo mēs redzam, kā visapkārt cieš labi ļaudis, bet dzīvi bauda nelieši. Bieži ciet runājam par nepelnītu laimi vai ciešanām. Vai tiešām kosmosā, kur viss ir tik saskaņots, tik mērķtiecīgs un likumsakarīgs, valda patvaļa un nejaušība attiecībā uz cilvēku dzīvi? Cilvēka iedzimtā taisnīguma izjūta protestē un saceļas pret tik acīm redzamu netaisnību dzīvē. Austrumu leģendas stāsta, ka par netaisnīgumu likteņa dāvanu sadalījumā spriež tie, kuri domā tikai par viena cilvēka iemiesošanos. Leģendas apgalvo, ka nedrīkst izdarīt secinājumus par nejaušībām un patvaļu kosmosā tikai pēc viena cilvēka mūžīgās dzīves, viena fragmenta, tikai pēc viņa pēdējās iemiesošanās. Viss kļūst saprotams, viss nostāsies savās vietās, ja noskaidrosim, kāda bijusi cilvēka dzīve pagātnē, ja aplūkosim viņa agrākās iemiesošanās reizes. Mūsu tagadējā dzīve ir iepriekšējo dzīvju precīzs rezultāts. Tā kā mūsu nezināšana aptumšo mūsu pagātnes redzējumu, mums liekas, ka notikumi uzpeld no nekurienes, nejauši. Taču tā ir ilūzija, kura rodas mūsu nepietiekamās kompetences dēļ. Cilvēki, kuri nezina kosmiskos likumus, nesaredz dzīves notikumu cēloņus, un sev nezināmo likumu darbības rezultātus uzskata par labu vai ļaunu likteni. Cilvēks ir nodzīvojis uz zemes daudzas dzīves, un visās viņš ir domājis, vēlējies, rīkojies, gan pareizi, gan nepareizi. Viņš ir radījis spēkus, kas palīdzējuši vai aizkavējuši gan viņu, gan citus. Katrs no mums, stājoties šajā dzīvē, nāk no tālas pagātnes, kas aptver daudzas dzīves, un kad mēs atkal ķeramies pie mūsu zemes dzīves uzdevumiem, mēs nesam sev līdzi savu likteni, tādu, kādu paši to esam izveidojuši. Leģendas apgalvo, ka pasaulē nav nejaušību, ka viss notiekošais saistīts ar iepriekšējo cēloni, ka pasaule, kurā mēs dzīvojam, tomēr ir likuma, taisnīguma un kārtības pasaule. Jā, mazā zemes taisnīguma nav, toties ir lielais kosmiskais taisnīgums. Šo lielo kosmisko taisnīgumu īsteno cēloņu un seku likums, karmas likums. Tas ir nekļūdīgais atmaksas likums, kurš saka, ko cilvēks sēj, to viņš pļauj. Saskaņā ar šo likumu, tas, kas dzīvē cieš, un tas, kas dzīvi bauda, vienādi ievāc ražu no tā, ko paši sējuši. Cilvēks, kas dzīvo laimīgu dzīvi, ir to pelnījis ar savu agrāko labo dzīvi. Ja cilvēks dzīvo cilvēka necienīgu dzīvi, viņš gatavo sev ciešanas jau nākamībā. Kosmiskais taisnīgums dod katram pēc viņa nopelniem, un ir atgriezenisks gājiens. Par labu nāk labs, par ļaunu ļauns. Šo atmaksu par cilvēka darbiem nosaka kosmiskais likums. Aci pret aci, zobu pret zobu. Jeb kā mežā sauc, tā atskan, jeb ko sēsi, to pļausi, jeb arī nespļauj akā, no kuras pašam būs jādzer.
Šie tautas gudrības caurstrāvotie izteicieni attiecas tieši uz karmas likumu. Cilvēka likteni veido viņa darbi, pēc kuriem karmas likums nosaka attiecīgus rezultātus. Cilvēka rīcības, vārdu, vēlmju un domu sekas neizbēgami atgriežas pie viņa, vai nu kā sods vai ciešanas, vai arī kā laime un prieks. Karmu rada pats cilvēks. Visa viņa dzīve ir viņa karmas rezultāts. Tātad vienīgi pats cilvēks veido savu likteni. Kad cilvēks kliedz par ko, viņš nedomā ne par pagātni, ne par nākotni. Viņš kurna par savu likteni, taču aizmirst, ka pats sevi soda ar bargu sodu. Cilvēks nedrīkst apsūdzēt debesis un likteni par acīm redzamo netaisnīgumu, kas valda cilvēces vidū. Viņš pats ir sevis glābējs un sevis postā dzinējs. Leģenda vēsta, ka nekas nepazūd bez pēdām. Katrs cilvēka darbs, katrs vārds, katra viņa vēlēšanās un pat katra doma automātiski tiek ierakstīta mums neredzamās vēstures lapusēs. Viss tiek ierakstīts cilvēka dzīves grāmatā, un par visu agrāk vai vēlāk nākas atskaitīties. Tādējādi cilvēku nevar skart nekas tāds, ko viņš pats nebūtu pelnījis, un viņa nepietiekama atmiņa un zināšanas nevar aizkavēt lielā likuma darbību. Cilvēks nekādā gadījumā necieš, ja nav to pelnījis. Ne jau no ārienes nāk tas, ko pieņemts uzskatīt par karmu. Visbiežāk kaitētājs kaitē pats sev. Kāpēc ir tik daudz nelaimīgo? Tie ir atkal iemiesojušies nodevēji, zagļi vai slepkavas. Parasti viņu somā ir veci parādi, un tagad viņi par tiem maksā. Gudrs filozofs, kas bija pārdots verdzībā, priecīgi iesaucās: es pateicos, acīm redzot, beidzot varēšu atmaksāt vecos parādus. Gudrs valdnieks, kuru dēvēja par zelta valdnieku, pārdzīvoja sacīdams: greznība mani vajā, kad gan es varēšu atmaksāt savus parādus. Tā gudri cilvēki domāja par savu parādu ātrāku atlīdzināšanu. Viņi saprata, ka iepriekšējās dzīvēs droši vien nav iztikuši bez parādiem. Bieži vien viegla karma ir smags pārbaudījums, jo ārkārtīgi reti gadās tā, ka cilvēks dzīvodams labklājībā var pāriet uz garīgās pilnveidošanās nākamo pakāpi. Labāk ir būt par maksātāju nekā saņēmēju, jo katra maksa izbeidz pagātni. Turpretim saņemšanu var saistīt no jauna. Cilvēks var iet savu ceļu tā, kā pats to atzīst par vajadzīgu. Kas ies pa pareizo ceļu, tas arī nonāks pie mērķa. Katra atkāpšanās novirzīs no īstā ceļa. Ceļiniekam, kas mežā nomaldījies, nāks pārvarēt daudz šķēršļu. Pārmērīga iedomība un zināšana trūkums rada daudz kļūdu, par kurām nāksies maksāt. Par katru kļūdu neizbēgami būs jācieš, un tā notiks tik ilgi, kamēr cilvēks sapratīs, ka kosmiskos likumus nedrīkst ignorēt. Ciešanas ir galvenās cilvēka audzinātājas. Cilvēks, kas nezina kosmiskos likumus, nedzīvo saskaņā ar tiem, egoistisku un vēlmju vadīts, ar savu rīcību sagādā sev ciešanas. Tādējādi kosmisko likumu nezināšana ir viņa nemitīgo ciešanu avots, un kamēr vien cilvēks šos likumus nezinās un tos pārkāps, viņš cietīs, jo radīs pats sev sliktu karmu. Novērojot cilvēku dzīvi visā pasaulē, var nepārspīlējot teikt, ka slikto karmu ir daudz vairāk nekā labo karmu. Tas ir nogurdinoša darba un skumju ir vairāk nekā laimīga darba un prieka. Cilvēces evolūcijas mūsdienu līmenī mūsu visu savākto spēku krājumā vairāk ir ciešana nekā apmierinājuma un prieka. Mūsu sliktā bilance pārsteidz labo.
jo savās iepriekšējās dzīvēs mēs neesam ieklausījušies gudrības balsī. Esam dzīvojuši egoistiski, nedomājot par to, vai ar savu egoismu kādam nenodarām ļaunumu. Karmu rada nevien atsevišķi cilvēki, bet arī dažādi kolektīvi. Radīdams savu karmu, cilvēks sevi saista ar citiem cilvēkiem, tādējādi kļūdams par dažādu grupu, ģimenes, tautas vai rases locekli. Kā šo grupu loceklis, viņš piedalās šo kolektīvu karmas radīšanā. Tāpēc bez savas individuālās karmas cilvēkam var būt arī ģimenes, grupas, partijas, tautas, valsts un visas cilvēces karma. Grupas karmu veido ģimene, sabiedrība, noteikta šķira, partija ar savu darbību un tiekšanos pēc kaut kāda mērķa. Visiem, kas piedalījušies šāda veida karmas radīšanā, būs jāsatiekas ne tikai ar saviem ienaidniekiem, kam viņi nodarījuši kādu ļaunumu, bet arī ar savējiem, lai atšķitinātu tos karmas mezglus, kurus kopīgi reiz sasējuši. Šādu lielu kolektīvu kā tauta un valsts karma pakļauj tautas tādai kolektīvai nelaimei, kā karš. Kādu karmas daļu cilvēks dzēš tajā pašā dzīvē, kurā to ir radījis. Pārējā karmas daļa saglabājas nākamībai, kad radīsies tās dzēšanai vajadzīgie apstākļi. Tādējādi laika ziņā karma mēdz būt 3 veidos. Pirmais veids – nobriedusī karma. Tā ir kopīgās uzkrātās karmas daļa, kuru karmas valdoņi noteikuši mums realizēt un dzēš tajā pašā dzīvē, un tāpēc tā ir neizbēgama. Tad ir uzkrātā karma. Tā ir karma, kas dažādu iemeslu dēļ nav ne likvidēta, ne dzēsta, jo dzēšanai nepieciešami īpaši apstākļi. Šī karma vienmēr pakļauta pārmaiņām. Un trešā ir dzimstošā karma. Tā ir karma, ko mēs visu laiku radām ar savu rīcību, vēlmēm un domām. Tas ir sējums nākotnē. Pastāv savstarpēji nesavienojami karmas veidi, kas vienā un tajā pašā ķermenī nav likvidējami, bet savai realizācijai prasa dažādus fiziskos ķermeņus. Reizēm attiecībās ar dažiem cilvēkiem veidojas tādi apstākļi, kas prasa, lai šie cilvēki atkal satiktos. Dažkārt karmai jārealizējas kādā noteiktā tautā vai noteiktā sabiedrības stāvoklī, jo kaut kad šādai karmai radīti pamati. Tāpēc katrai dvēselē pirms tās iemiesošanās tiek rūpīgi izraudzīti dzīves apstākļi. To dara karmas valdoņi. Tās neredzamās, saprātīgās būtnes, kuras vada lielo kosmisko taisnīguma likumu. Logosa plānā tās darbojas kā karmas sadalītāji. Ar dziļu gudrību karmas valdoņi izraugās un savieno dažādas cilvēka karmas daļas, lai izveidotos attiecīgās viņa dzīves koplāns. Viņi neapbalvo un nesoda, viņi vienīgi pielāgo cilvēka paša spēkus, kas nāk no viņa pagātnes, tā, lai šā cilvēka karma evolūcijas procesā veicinātu viņu virzību uz priekšu. Lai ko karmas valdoņi dotu cilvēkam prieku vai bēdas, labklājību vai laimi vai nelaimi, viņi ņem vērā tikai cilvēka īsto mērķi progresēt evolūcijas plāna paredzētajā virzienā, nevis cenšas viņu padarīt laimīgu vai nelaimīgu pašreizējā stadijā. Tā karmas valdoņi sadala cilvēka karmu ar bezgalīgu līdzcietību un bezrobežīgu gudrību, taču ne par mata tiesu neatkāpjas no taisnīguma. Vienai dvēselē viņi rada ģēnijam piemērotu ģimeni,
bet citai ķermeni, kas līdzinās baļķim. Un nav viņu daļa rūpēties par cilvēka laimi vai nelaimi, par viņa labo vai ļauno raksturu. Viņu vienīgais rūpests ir pavirzīt cilvēku soli tālāk viņa evolūcijā. Atbalsts un grūtības, prieki un bēdas, iespējas vai zaudējumi, tie ir ķieģelīši, kurus ego gatavo savam laicīgajam mājoklim. Karmas valdoņi neko nepieliek un neko neatņem. Viņi tikai sadala dvēseles radītos spēkus tā, lai cilvēks izejot visu daudzkārtējās dzimšanas un miršanas ciklu, iespējami ātrāk sasniegtu savu gala mērķi. Radot karmu, mēs nākam saskarē ar spēku un tā sekām. Šis spēks pieder vai nu darbības blīvajai pasaulē, vai vēlmju smalkajai pasaulē, vai domu ugunīgajai pasaulē. Mēs izmantojam visus 3 spēku veidus. Traucoties, sapņojot, domājot, vēloties, rīkojoties, mēs iedarbinām visu 3 pasauļu spēkus. Ar katru savu rīcību, ar katru vēlēšanos un katru domu cilvēks maina savu attieksmi pret kosmosu un kosmosa attieksmi pret sevi. Būtībā visas karmas sākums ir cilvēka domās. Karma rodas, kļūst smagāka vai vieglāka galvenokārt domu rezultātā. Doma ir visspēcīgākais karmas radīšanas faktors. Tieši mūsu ieceres un domas rada karmu, bet mūsu rīcībai ir otršķirīga nozīme. Motīvs ir daudz nozīmīgāks nekā pati rīcība. Tāpēc cilvēki rada lielu karmu nevis ar ārējo, bet gan ar iekšējo dzīvi. Iekšējā dzīve ietekmē karmu 100-kārt vairāk. Jebkurš noziegums ir tikai maza daļiņa no iekšējās sagatavošanās, kas bieži vien ir ļoti ilgstoša. Ja karmas likums ir atmaksas likums, vai cilvēkam vajadzētu uzņemties izpildīt šo atmaksu? Leģenda brīdina, ka pašam cilvēkam nav tiesību uzņemties karmas likuma izpildi, jo šis likums ir negrozāms pats par sevi. Cilvēks nedrīkst atriepties par viņam nodarīto netaisnību. Tas paliek augstākās tiesas karmas likuma ziņā. Kurš no mums var zināt, vai saņemtais sitiens nav paša pelnītais karmas pretsitiens? Atriebības jūtām sitot atpakaļ sirdī, mēs karmu nevien neizbeidzam, bet gan turpinam to un pat pastiprinām sev nevēlamā virzienā. Tāpēc mums ir jāpiedod saviem personiskajiem ienaidniekiem un pāri darītājiem. Citādi mēs neizkļūsim no aburtā karmas loka. Leģenda vēsta, ka iznīcināt savu zemes ienaidnieku, viņu nogalinot, nozīmē radīt sev spēcīgu ienaidnieku smalkajā pasaulē. Senos laikos ienaidniekam teica, ja mani nogalināsi, jo sliktāk būs tev pašam. Debesīs cīnīties ir ērtāk, un tur es tev pieveikšu. Tik saudabīgi senos laikos gudrie cilvēki izteica atziņu par dzīves mūžīgumu un karmas negrozāmību. Un tomēr, kā norāda leģenda, mums ir jāpretojas ļaunumam. Pretošanās ļaunumam ir nepieciešams evolūcijas noteikums. Ir daudz iespēju, kā pretoties ļaunumam, nekaitējot karmai, un pirmām kārtām ar gara spēku. Pretsitiens, kurš dots ienaidniekam bez naida sirdī, ir 100-kārt varenāks. Katras garīgi attīstītas apziņas pienākums ir vienmēr būt sardzē un visiem spēkiem izskaust ļaunumu. Cilvēks ir aicināts uz pasaules celtniecību haosa vidū, un viņa pienākums ir veidot sevī vīrišķību, mūžīgai sardzei un kosmiskai kaujai, kura nemitīgi notiek ap viņu.
Ja cilvēks negrib noslīgt hausa viļņos, viņam vienmēr jābūt gatavam pretoties jebkuram ļaunumam. Kad mēs samierināmies ar ļaunumu, mēs tajā pašā brīdī kļūstam par cilvēces nodevēju. Atbilstoši tam, kā aizrit cilvēka dzīve, tiek dzēsta arī viņa karma, taču tajā pašā laikā tiek radīta arī jauna karma. Šīs jaunās karmas kvalitāte ir atkarīga no cilvēka gudrības. Ja ciešanas būs mācījušas viņam pazemību, ja bēdas un rūpes mudinās labot paša pieļautās kļūdas, ja viņš saprātīgi dzēsīs savus karmas parādus, tad viņa jaunā karma būs laba, bet ja viņš nocietināsies un tā rezultātā nodarīs vēl ļaunu citiem, viņa karma būs slikta. Cilvēks, kuru nomāc dažādas bēdas un likstas, nedrīkst kurnēt uz saviem tuvākajiem, nedrīkst kurnēt par to, ka pasaule ir netaisnīga, jo šīs grūtības ir viņa paša agrāko kļūdu un grēku rezultāts. Viss jāuzņem mierīgi, padevīgi un lēnprātīgi, tādējādi novēršot no sevis daudzas raizes un mokas, kas tiem, kuri nezina likumu, dzīvi padara vēl grūtāku. Cilvēka nākotne ir atkarīga no viņa paša pūliņiem, un ja viņš sēs labu sēklu, tad tas pats likums, kas nes viņam ciešanas, tāpat neizbēgami atnesīs arī prieku. Cilvēks pats veido savu karmu, radot gan savas spējas, gan savus trūkumus, un darbojoties ar šīm paša radītajām spējām un saduroties ar paša izraisītajiem trūkumiem, viņš var pastiprināt vai samazināt savas spējas, padarīt lielākas vai mazākas savas vājās puses. Važas, kas viņu saista, ir paša kaltes, un viņš var tās vai nu pārzāģēt, vai arī savilkt vēl ciešākas pats. Tātad mēs paši esam savas rītdienas noteicēji, lai kā arī mūs šodien ierobežotu mūsu vakardienas rezultāti. Kosmisko likumu nesatricināmība un negrozāmība ir nepieciešams priekšnoteikums tam, lai gūtu drošus panākumus un skaidri paredzētu savu nākotni. Cilvēks var kļūt par savu likteņa noteicēju tikai tāpēc, ka viņš dzīvo likuma pārvaldītā pasaulē, kur ļaunums nevar piespiest cilvēku iejaukties pašam savas dvēseles darbībā, ietekmēt savu nākotni, veidot savu raksturu un savas dzīves turpmākos apstākļus. Un tāda karmas likuma pārzināšana kļūst par spēku, kas viņu atbalsta, ceļ augšup un iedvesmo. Parasti vairākums no mums, nomaksājot karmas parādus, veido sev jaunu, jauktu karmu, kurā apvienots labais ar slikto. Taču gudrākajiem no mums labā būs vairāk nekā sliktā. Būtībā, tikmēr, kamēr cilvēks neizturēsies apzināti pret evolūcijas plānu, viņu negaida lielas pārmaiņas, pārējot no vienas dzīves otrā. Katrā dzīvē mijas pacēlumi un kritumi, veiksmes un neveiksmes, rūpes un prieki. Un tikai tad, kad cilvēks nešaubīgi izšķiras sekot logosa plānam, dzīvot nevis sev, bet saviem līdzcilvēkiem, tikai tad sāk pātrināties viņa evolūcija. Tad viņa progress kļūst straušs, pieaugot kā ģeometriskā progresijā. Mums jāsaprot, ka indivīdam izraudzītais liktenis nepakļaujas pārmaiņām. Cilvēks var grozīt savu likteni neparastā veidā, reaģējot uz apstākļiem. Neatturami tiecoties uz priekšu, uz pilnīgošanos,
cilvēks var apsteigt savu karmu, un tā viņu nepanāks. Tas, kas savā attīstībā apstājies, saņem veselu karmas gāzmu. Kad cilvēks, tiekdamies pilnīgoties, attīsta savus garīgos spēkus, izlieto tos evolūcijas labā un savu tuvāko labklājībai, viņš ne tikai dzēš visu savu karmu, bet arī padara karmas sekas vieglākas visai cilvēcei. Saskaņā ar likumu par cilvēka brīvo gribu, gaismas spēki neiejaucas cilvēka karmā, taču pakļaudamies citam dižam kosmosa likumam, upurēšanas likumam, viņi cilvēku kļūdu, maldu un noziegumu radīto karmu ņem uz sevi un atbrīvo cilvēci no tās karmisko seku smaguma. Arī Kristus bija viens no tādiem atpestītājiem, kuri laiku pa laikam parādās pasaulē, lai dotu planētas iemītniekiem viņu evolūcijai nepieciešamo stimulu.